Čau, Raimond. Čau, Rinalds. Lieliski, pirmdien var sākt darbs. Mēs esam foršā objektā, Raimond. Pastāst, kur mēs esam un kas tas par jumtu ir? Kas par jums? Jā. Mēs esam Garciemā, pie viena ļoti specifiska objekta, specifisks klients, un jumta sagums ir kortens. Jā, interesants objekts, ko izvēlas ļoti, ļoti maz un par kuru zina ļoti, ļoti maz. Kā tu nonāci līdz viņam? Kā klients to sameklē? Rekomendācijas. Nu, to mēs zinām, ka tu esi labs meistars. Cik šeit ir kvadrātmetri kortenam? Tu man uzjautāji, jumts kaut kāda varētu būt 120 kvadrātmetri, plus vēl fasādi 200 noteikti kopā. Fasādi 200, jumts 100 teikt, kāpēc ne. Okay. Ja te ir kombinēts, jums te ir arī ruļļa materiāls, viņš nav viss kortens, tur tādēļ, ka kortens tikai. Okay. Kāda atšķirība ir īstenībā, klājot piemēram kortenu materiālu un klājot parasto tērauda materiālu, kas tev noteikti tā ir tavu ikdienu? Šis jau tomēr ir retāk. Nu, šitas ir nevis retāk, šitas ir vispār ļoti reti, drīzāk es teiktu. Šausmīgi ciets, ļoti grūti viņus saspiest uz pirmo vēl kaut kā, bet uz otro jau pilnīgi kosmos. Nu, tas viņam ir tāda specifika. Okay, bet piemēram ar apakšklāju, tur viss tāpatās ir? Standarti pierādījuši, jā. Garam latojums, šķērslatojums, membrāniņas tas, un tad iet tālāk jau tā kā valsts profils. Ok, tu piemēram skatoties uz šo objektu, īstenībā skatās, ka te visur ir perfekts līnijas un īstenībā te viss ir piedomāts. Kā te bija īstenībā tā darba fronte, ko piemēram klients prasīja un ko vajadzēja ievērot? Un kas bija jāievēro un kas bija jārealizē un varbūt pie kā tu aizķēries? Nu, galvenais jau bija klientam simetrijas, absolūtas simetrijas. Viņš teica, man vienalga džeki, šeit mums nesiet kaut kas, piemaksāšu, pārtaisam tā lieta tā kā vajag. Tas sanāk tā, ka, piemēram, loks ir ielikts iekšā, ka visi logi ir uztaisīti. Nu, šeit, foršs valcīts beidzās ar vienu un otru, tas sanāk, ka šeit jūs dalījāt un tik daudz vietas izgatavot loksnes, lai tieši dabūtu to logu, lai faldas būtu tieši sānos logās. Jo sākumā atnāca valtis, kas ir šaurais, lielākā daļa, piemēram, viņš aizgāja, bet tur, kad sākās loga ailes, tur mēs katrus tos falģus griezām nost un taisījām jau jaunas no rokas to visu. It kā tos bāņus lasvedāt, pārtaisījām. Okay. Lai būtu tas, ko viņš grib. Ok, tas ir viens bāņi. Tas ir tos interesanti arī veikas izdomāt to, ka klients gribēja, vai tas tikai jūs ierosinājums bija? Nu, tu jau zini, ka man nepatīk tās platās detaļas. Ja uzliek platu detaļu šādu, viņi izskatīsies ne pēc kā. Un tad mēs vienkārši piedāvājam, ka varam pamēģināt šādu. Jo vienkārši standartā ir parasti kaut kāda fasāda nāk, kaut kāda platāka veimala, un tā tālāk šeit konkrētajā situācijā ir uztaisīta veimala arī kā falts arī. Tā es skatos, ka ievērots ir, lai sakrist visas falts kopā ar fasādes falcēm, ļoti blīši. Ja sarežģītāk ir smukāk. Tā ir, jā. Ok, te vēl viena interesanta lieta ir, kā parasti, ja kaut kāds interesants jumta segums, tad parasti piemēro noteku sistēmu klāt. Šeit arī ir pastāsts par to. Tā ir noteku sistēma. No rokas taisīts, lai sakrīt un noslēpjās, un tā doma bija, lai nav no fasādes ārā dīši. Nu, mazāk vienkārši fiziski nevar uztaisīt, tā ka tas ir absolūtais minimums, ko var uzlocīt. Attiecīgi, jūs pat uz vietas Jā, tas viss ir no rokas taisīts. Piltuvīts, viss tika saskaņots ar klientu. Tas ļoti tādas nav nopērkamas lietas, tas viss tika taisīts uz vietas. Tas visi parapeti, viss apdars, principā te tika viss, lai maksimāli viss stilīgi būtu, ko klients arī vēlas. Tas arī viss parapeti, viss apdars arī uztaisīt, viss kurstenis pats bija domāts, tikai vienīgi stilīgi. Forši. Aiziesim apstīties nākamā. Tas punkts, pie kā gribās mazliet ilgāk pastāvēt un paspīties virsū, jā, jo kortena valsts profils, tas ir tiešām retums, un te ir, diezgan feinsauts, īstenībā arī, ko es ievēroju, kad arī te tas pats stāsts, gandrīz vai šķiet, ka logi un durvis ir ielikti pēc valsts profila, bet arī tas sanāk tā, ka tas viss ir fasāde ir bijusi attiecīgi, un tad, kur ir vajadzīgs šaurākās valsts profila loksnes bijušas, jūs te uz vietas visu piedzināt. Te vispār, ja ieskatās, ir 5 dažādi platuma bāņi. Katrai starpē ir savs valsts profils. Tā sanāk, pie logiem, visur apkārt gar logiem, un arī virs tās teras durvīm. Tā kā cilvēki prasa, ko tik dāri roka darbs, ne? Nē, te pārsvarēji sanāk visu roka darbs. Viss, principā, jā. Glīši. Produs jau atved mums lielu šauros bāņus vienkārši. Sanāca tā, ka bija jāpiedzana klientu vēlmēm. Standarta risinājumu šeit nedēļ. Principā, teiksim tā, montējot šādu objektu, tad sanāk, diezgan daudz sanāk pārsvarā, tas sanāk roku darbs. Tad, principā, gatavus daboni no lokšņa ražotāju, tu daboni pašus bāņus. Mēs dabojām šauros bāņus, jūs atvedāt,
Un tad, kad mums viņas bija jāpārtais, tad tas, kas ir dubultais bāns, tas palika. Mēs griezām nost to vienkāršo to pirmo. Un tad taisījām to. Vispārējā. Jā, ja būtu 2 jāpārtais, tas nebūtu izdarāms. Tad to vienu varēja pārtaisīt. Nu jā, principā tā ir tā. Bez jums tāpatās tas nebūtu. Respektīvi, bez meistara vispār šis objekts nav teiksim, tā iedomājums. Jo te ir attiecīgi ir individuāla lokšņa izgatavošana objektā, vēl viss notiks sistēma izgatavošana objektā un vēl kaut kādas nestandarta detaļu izgatavošana objektā. Jā. Kā ir fasādes ventilācija? Skatos, ka arī teiktu smuki salikts iekšā. Apakšā perforētais sietiņš, tur bija, man šķiet, ka moskīta tīkls pat no tāda nerocējušā tērauda, lai tur tiešām neviens netiek iekšā. Un augšā bija perforētas skārts un arī moskīta tīkls. Nu, nezinu, vai tas ir moskīta tīkls, bet tāds nerocējušā tērauda tīkls tāds. Tā kā apakšā ievelk, tur ierauj. Aizteikums arī ir pieplūda jumtam un augšā pa parametru ir atkal noplūda jumtam. Okay, visur liekam tos perforētos, jo tomēr kaitēkļus tur nevajag. Nē, tieši tā, jo tāpēc, ka bieži vien tā, kad uztais super kaut kāds risinājums ir uz pašu jumtu vai ap jumtam aizmēr, bet aizmirst par kaut kādu aizmirst par vienkārši veidināšanu. Tieši tā, šeit ir, kur arī skos viss ir iekšā, vajag līšā. Te es skatos arī īstenās, principā, stils visur mājā ir viens un tas pats, arī šeit ir kortēna, tekne. Kur tu tekni novadīji? Tekni. Tekni iet sienā un pēc tam noiet lejā pa taisno no drenāžām. Bet šitā jau no priekšpus ir tikai dekorācija. Iekšā ir iebūvēt vēl viena teknika, kas ir tā, kas funkcionālā teknika. Šī ir tikai dekorācija. Šī tā, lai būtu vienādi taisni simetrisks līnijas, gribēja visu tāds paralēls līnijas. Iekšā ir iebūvēt tekni ar kritumiem. Tā teknē, jā. Šī netek un arī tā netek, tā kā divi drošība. Ko esam augšā, vismaz nebija plāns kāpt augšā, bet šitā ir mans viedoklis. Foršākā vieta. Man gan tā patika. Tā patika. Man šī bija. Bet arī skurstenis viss super nošūts arī ar korteni. Kā tu parapets nostiprināji? Inkolīts, tur bez variantiem. Tikko ir lielāks pa 30 cm, mēs principā liekam tikai un vienīgi uz līmi. Un kā šeit ir ventilācija? Šeit visur apakšā perforētājs. Kur viņš ir, viņi iebāž roku, tu vari satāstīt. Ventilācija ir tur gan vienā apsaka, gan otrā apsaka. Tā nekur nekādas kniedītes, nekādas skrūvītes. Uz aizkabīti, viņš viens aiz otru aizkabinās tā kā. Īsmā jau tik liela detaļa, ļoti grūti salikt, bet nebija jau variants. Jāliek. Ok, uz skārdus, ko tu nians, uz ko visvairāk ņemsim aizsjārās? Es skatos, ka viens uztaisīts te falts. Tā varētu būt viena no... Tas ir baigi sarežģīti īsmā kortenam. Tieši kortenam baigi grūti viņu salocīt to konvertīnu, lai viņš tur nepārplīst. Uz ko vēl tu aizķēries, piemēram, montējot? Uz visu. Nē, skaidrs, te nav kur ieskrieties, bet tomēr tas standarts, piemēram, jums, ok, viņš ir tāds materiāls, tev atved ražotājs noliek šo te materiālu, bet tad sākās viss nestandarts. Starp citu, tas stūris, man liekas, ka tapa viens no pašiem pēdējiem, ja es nemaldos, jo tā parapeta nebija vispār kā suga, mēs uzlikām jau plakni, un parapets vēl nebija, un neviens nezināja, kur viņš būs, man tā liekas, tā bija. Kamēr nebija fasāde, nezināja, kur būs parapets, tad pielāgoja fasādi, tad atgriezāmies šeit. Šitas bija, man liekas, ka to vienu mazo 2 kvadrātmetru 3 dienas taisīja bez mazliet. Tur viss bija jāpārtais, jāpielok. Un tad, kur mazliet ir jautājums, kāpēc uzpras, labs piemērs, kur uzpras, kāpēc tik dārgi. Šis mezgals aizgāja. 2,5 dienas. Šī tas te 2 kvadrātmetri, 2,5 dienas. Ja kādam tādam, teiksim, ir jautājums, kāpēc tas maksā, cik tas maksā. Tas maksā, cik tas uzprasīt. Protams, tāpēc ir tas, ko mēs atceries Facebook video. Atnāk, uzliek pamatjumtu, un kad sākās šis, tad aizlaižās projām. Jā, lielākā daļa aizmūk prom, un tad tu atbrauc un saproti, kāpēc tu viņi aizmūk projām. Viņi ir nosmēluši krējumu, šito viņi vai nu nemāk, vai nu baidās. Viss. Kāpēc viņi čakarēties? Jā, un te arī īstenībā mazs stāstīņš no tā, ka nevajag, ja izvēlas meistaru, tad tomēr jāpaskatās pēc portfolio, ko meistars ir darījis. Jāuzjautā, jāpaskatās portfolio obligāti bildes, objektiņi un tā tālāk. Un tad, principā, tad arī nekad nesanāks. Nevajadzētu. Jā, berziens iekšā, jā. Es teicu, ka smuki, jā. Smuki? Tur ir arī smuki. Tas arī smuki. Ļoti smuki. Abās pusēs smuki. Visur smuki. Tas ir izcili, tas gan mezgls man patīk. Tā tāda virsgaismiņa. Baigi labais šitāds īstenībā nebija redzēts, un te arī visa kortena apstrādāts. Arī nekur nekādas skrūvītes. Tik cik vienīgais, ka šeit bija jānoslēp no ārpuses tās, bet tur tās skrūves tika speciāli kodinātas jau, lai viņas iegūtu tā kā jau to galējo rūsu stāvokli.
Arī visur, kur īstenībā tika izmantot kaut kāds kniedus, arī viņas tika kodinātas, un tikai vienā vietā Rīgā viņas varēja dabūt, tā kā ļoti specifiski lieta. Jā, smuki. Viss ir pēc klienta vēlmēm, protams. Nu tā tad vēlaties tādu foršu kortenu objektiņu. Noteikti zvaniet mums. Jā, zvaniet un jautājiet. Zvaniet un jautājiet. Ne tikai sareiķināsim visus materiālus, bet arī ieteiksim superīgākos meistars. Jā, tieši tā. Un uztaisīsim kā vajag.